Hello visiem! Tā esmu šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Aprīlis, 4. mēnesis šajā gadā, un pirms mēs sākam runāt kaut ko citu un par eņģeļiem un kārtiņas, gribu minēt sekojošo. Pieņemam visi, ka šīs ir manas lieldienu zaķa austiņas. Paīsas, bet tas varētu būt tāds maziņš lieldienu zaķis. Tāds, kuram ausis vēl nav izaugušas, garas, lielas. Ir lieldienu nedēļas nogale, 4. mēnesis šajā 2015. gadā, un tik daudz viss kaut kas notieks enerģētiski šajā laikā. Pirmkārt, kā jums visiem gājis pa šo laiku ir? Otrkārt, es ceru, ka jums ir gājis labi un lieliski, un esat jauki pārdzīvojuši saules aptumsumu. Šī nedēļas nogale ir tāda ļoti interesanta nedēļas nogale. Kā jau teicu, kā mēs zinām, ir lieldienu nedēļas nogale. Un ir mēnesis aptumsums. Ir pilnmēnesis un ir mēnesis aptumsums, kuru mēs šeit redzēsim. Un vēl šis mēnesis aptumsums, šis pilnmēnesis un mēnesis aptumsums ir tāds diezgan īpašs. Pirmkārt, jo šis laiks ir tāds diezgan īpašs, ņemot vērā, ka mums tikko bija saules aptumsums un tagad ir mēnesis aptumsums, viens pēc otra. Šis mēnesis aptumsums tā oficiāli tiek saukts par, un tā oficiāli un burtiski tulkojot tiek saukts par asins mēnesi. Un šis ir 3. tāds asins mēnesis 4 asins mēnešu tādā ciklā. Un ko tas nozīmē? Ir tāds pareģojums vai pareģojums ir tāds gandrīz kā bija tas 2012. gada pasaules bojā ejas pareģojums. Tā tagad ir šis viens, ka ir 4 pilnmēneši, 4 mēnesis aptums un 4 asins mēneši ar 6 mēnešu starpību. Ir šis asins mēnesis, pilnmēnesis aptumsums, tad ir 6 pilnmēneši, 7. atkal ir šis asins mēnesis, tad atkal ir 6 pilnmēneši, tad parasti. Un tā ideja nemācēšu pastāstīt jums 100% detalizēti sīkumos to skaidrojumu, bet tā galvenā ideja ir tāda, ka šie mēneši veidojot kaut kādu tur īpašu kombināciju zīmi, simbolu un ka pēc šī 4. pilnmēneša šāda, ka tas simbols būs tāds noslēdzies vai noslēgts šis cikls un ka tas arī vēsturiski cik sapratu, ir bijuši tādi arī kaut kad senāk, un tie vienmēr ir nākuši ar tādām pamatīgām, lielām pārmaiņām, un viens no tiem pareģojumiem ir, ka kaut kas notiksies
šajās zemēs, valstīs, kur vēl ir kara situācijas, ka kaut kas tur notikšoties tāds, kas ir, vairāk nepiedzīvots vai tāds trakāks nekā līdz šim ir noticis un pašlaik notiek. Gan jau, ka būs tā, ka mēs redzēsim, vai tā ir taisnība vai nē. Šī ir tikai tāda viena variācija, pareģojumā, variants tam, kas notiksies, bet, ideja kā tāda tam, ka lielas pārmaiņas notiek, tā jau pastāv līdz ar to vien, ka mūsu tā pat būtība, katra šūniņa mūsu ķermenī, ka tās ir saistītas un līdz ar to mēs esam saistīti ar šo planētu, ar Zemi, un tā ideja ar aptumsumiem, jebkuru aptumsumu ir tāda, ka Zemes šūnas enerģētiskas, elektromagnētiskais lauks mainās Zemē, un līdz ar to mainās arī mums, un jo lielāka ir lielāks tas nozīmīgums un kaut kas tāds, ne tikai pilnēnes, bet ir aptumsums, un ka tagad ne tikai tas pilnēnes un aptumsums un asins mēnesis, bet tas, kā jau minēju, ka mums tikko bija saules aptumsums, ka tas ienes tādas pamatīgākas pārmaiņas, lielākas pārmaiņas nekā tikai pilnmēnesis. Un par šo mēnesi aptumsumu un vispār par šo laiku starp, es pieņemu, ka kāds no jums, ja varbūt viss no jums esat piefiksējuši arī savā dzīvē to, ka kaut kas mainās, kaut kas tāds liels notiek, un gan mana personīgā pieredze ir tāda, gan arī esmu runājusi ar citiem cilvēkiem, kuri arī to ir citiem vārdiem teikuši, bet tā pamatideja ir bijusi tāda, ka viss, ka viss, kas mums, kas mūsu dzīvē, ko mēs darām, vai kas mūsu dzīvē notiek, un kas nav tādā vienotībā ar to mūsu dvēseli, kā es parasti saku, un tā, tas, ja mēs esam tie, kas mēs esam visās situācijos, visos notikumos, ja mēs esam pilnībā sevi, kā teikt, ne tikai pieņēmuši tādu, kā mēs esam, bet mēs dzīvojam 100% to savu, vai esam sasnieguši to savu potenciālu, vai dzīvojam katru dienu, tik vien lieliski, ka mēs spējam to dzīvot, un pilnīgi 100% esam tie, kas mēs esam, ka tas notiek ja mēs, vai arī mēs to varam zināt, ka mēs to daram, ja tas, kā mēs jūtamies, ko mēs domājam, ko mēs sakām, kā mēs rīkojamies, ja tas ir vienots, ja tas sakrīt viens ar otru. Ja nav tā, ka mēs domājam vienu, bet sakām kaut ko citu vai darām kaut ko citu, bet ja viss ir tā vienots, tā mūsu rīcība, darbība, mūsu vārdi, mūsu domas, mūsu sajūtas, un tas šis aptumsuma laiks ir tāds, ka tas viss, kas nav tādā plūsmā, vienotā plūsmā mūsu dzīvē, ka tas tiek tā uzjundīts gaisā, virspusē, lai mēs uz to vēlreiz un atkal paskatītos, un šis aptumsuma laiks ir tas laiks, kad mums tiek dota iespēja atkal un vēlreiz, jo mums ir šī iespēja bijuši arī pagātnē, beidzot atbrīvoties pavisam un pilnīgi no tā, kas nav
plūsmā, ar to nav vienotībā, ar to, ar mūsu dvēseli, ar mūsu būtību, kā tādu, un kā to vēl savādāk arī varētu pateikt, ok, nu, ja mēs esam, arī tas, ja mēs esam, piemēram, stāstījuši sev kaut kādu stāstu, ka, piemēram, man nekad neveicās, vai arī, es nevaru to un to izdarīt, vai man vienmēr kaut kādas ķibeles notiek, vai kas, tad šis ir tas laiks, ka mēs varam sākt sev citu stāstu stāstīt. Vienkārši, ok, pabeidzam šo veco un sākam jaunu rakstīt, ok, ko tad es gribētu un kādu tad stāstu es par sev varētu stāstīt, ka man iet lieliski un ka man veicās un ka es to varu un kā piemērs. Lūk, šis tāds astroloģisks iesākums šodienas sarunām ar eņģeļiem. Un tagad visi aizveram acis un saucam eņģeļus, lai gan viņi ar mums jau ir bijuši visu šo laiku, bet pievēršam vēl tādu ekstra enerģiju eņģeļiem. Tātad eņģeļi, mēs šeit esam tagad, ierakstām, klausāmies šo eņģeļu ierakstu un mēs vaicājam jums, esiet ar mums un palīdziet mums saredzēt un sadzirdēt un sajust visu, kas jūsuprāt ir svarīgs, pietiekos svarīgs, lai mēs to sadzirdētu visu, kas mums palīdz un varētu palīdzēt. Palīdziet mums sadzirdēt to, kas tad ir tas, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību, ziņas, ko jūs mums dodat caur kārtiņām un arī tiešā veidā. Palīdziet mums saprast un saredzēt to, kā tas ir saistīts ar to, kas mūsu dzīvē pašlaik notiek, mūsu situācijām un kā tas, ko jūs mums rādat, sakat, padomus, ko dodat, kā mēs to katrs varam savā konkrētā situācijā pielietot šo jūsu padomu. Kārtiņas. Eņģeļa kārtiņas. Šodien 4 izkrita. Bija doma, ka es izvilkšu 3 tikai, bet izkrita 4. Tātad 4 ies arī runa. Un es esmu salikusi šeit šajā grāmatiņā jau iekšā, kur katra ir, tāpēc pa vienai šodien rādīšu. Šī bija pirmā kārtiņa, kas izkrita. Un šī kārtiņa saucās atdzīvošanās vai ar to domu, ka mēs esam aizmiguši bieži vai mēs esam, nezinu, kaut kā tā vienmuļi mums tā, vai dzīve bijusi, vai diena bijusi, vai kā, un mēs tagad atdzīvojamies. Par tādu atdzīvošanās iet runa. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, kaut kas skaists un jauks pašlaik dzimst tavā dzīvē. Ja tu kad tu tagad skaties uz savu dzīvi, vai tu spēj saredzēt to, cik ļoti tu esi augusi un attīstījies un tā gadu gaitā un arī notikumu gaitā. Gandrīz tā kā vecā āda tik būtu bijusi nomesta un kad tu esi it kā no jauna piedzimis ar jaunu
āda, kur ir tie dzīvnieki, čūskas met ādu, ne? Nu, kad tā jaunā āda ir augusi bijusi. Nezinu, kā pateikt, bet nu, tā doma tāda, un ka, nu, vai tu spēji vai saredzēt, kā tu esi mainījies un mainījusies, un kurās situācijās tu esi kā no jauna piedzimis un atdzimis. Atceries, ka viss aizņem laiku, un tas laiks, kādā mēs, eņģeļi, dzīvojam un darbojamies un strādājam un palīdzam, lielākoties nesakrīt ar to laika izpratni, kāda ir jums cilvēkiem. Ar šo kārtiņu, šī kārtiņa parāda, kā kāds ilgi glabāts, sargāts, lolots sapnis sāk piepildīties. Un ir svarīgi, lai tu šī sapņa piepildīšanos neatturētu, lai neiejauktos un nu, tādā negatīvā ziņā neiejauktos šī sapņa piepildīšanās šajā procesā, jo kā ir, bieži vien mēs esam tie paši sev tie lielākie ienaidnieki un paši sev tie lielākie kritiķi un paši sev stājamies ceļā. Un tad ar šo kārtiņu eņģeļus iesaka mums nestāties pašiem sev, pašiem sava sapņa izpildīšanā ceļā, bet ļaut tam sapnim piepildīties un ļaut eņģeļiem palīdzēt un darīt to, ko viņi jau dara un ir izdarījuši un turpina darīt šī mūsu sapņu piepildīšanā. Tajā, lai mūsu sapņu piepildītos. Šis ir tas laiks, lai ļautos tai plūsmai, lai ļautos tai sajūtai, lai ļautos tam, kā es teicu sākumā, tas domas, darbi, sajūtas, lai tas viss būtu vienots un ļauties tam vienkārši, nepretoties tam, pielāgot, ko nu vajag pielāgot, vai nu domas, vai darbus, tam, kā mēs jūtamies un ļauties tam. Nākošā kārtiņa, kas izskata bija šī, un šis ir rock bottom, kā to burtiski tulkot, tas ir tā, kā, ka mēs esam nokļuvuši. Šie divi vārdi nozīmē to, ka mēs esam nokļuvuši tajā zemākajās situācijās, zemākajā emocionālajā stāvoklī, fiziskajā, ka iet tik slikti, ka mums liekas, ka sliktāk vairs nevarētu iet. Un ar šo eņģeļi saka, kārtiņu eņģeļi saka, lai cik arī grūti varbūt būtu pieņemt to, ka, liekas, ka viss iet galīgi slikti, un liekas tā, ka, sliktāk vairs nevar iet, lai vai cik grūti to varbūt būtu pieņemt, bet pieņemt to, ļauj sev saredzēt to, kā, vai pieņemt to ideju, ka ja tiešām iet tik slikti, ka vairs sliktāk liekas, ka nevar iet, ka tas nozīmē, ka no šī brīža var iet tikai labāk un labāk un labāk.
mēs esam sasnieguši to sliktāko, ko liekas, kas vien var notikt. Varbūt, ka, vispārīgi dzīvē kā tādā vai arī kādā konkrētā situācijā liekas, ka, viss var sliktāk nevar iet. Tad tā labā ziņa ir tā, ka mums ir, ja mēs esam nulle, līdz nullē nonākuši, un ja 100, piemēram, ir tas ideālais, labais variants, tad mums ir tik daudz, ko augt un iet uz augšu, uz augšu. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka iesaka mums un saka mums paskatīties uz šo it kā slikto situāciju no šī cita skatu punkta, no tā, ka tas nozīmē, ka var iet tikai labāk un labāk un labāk. Un šis arī saistīts ar to aptumsumā, to, ko es teicu par aptumsumu, par mēnesi aptumsumiem, par saules aptumsumu, par šo laiku, ka šis ir tas laiks, ka mēs varam saredzēt, kas tad ir tas vecais stāsts, ko mēs tev esam stāstījuši, un atstāt to pagātnē, un tad sākt jaunu stāstu sev par sevi. Stāstīt, un ar šo kārtiņu eņģeļi arī saka, tad uzsākt jaunu posmu, un nevis tāpēc, ka kāds mums varbūt liek šo jauno posmu sākt, bet tāpēc, ka mēs to gribam, tīri apzināti izvēlamies sākt domāt un stāstīt sev kaut ko labu, kaut ko pozitīvu. Man vienmēr patīk šī ideja, šie viedie vārdi. Tie man vienmēr, nezinu, kaut kā tā palikuši atmiņā. Atmiņā ir tie par to, ka tad vispārīgi ideja ir tāda, ka mēs cilvēki parasti esam tie lielākie kritizētāji sev. Un mums liekas, ka vajadzēja taču tā izdarīt, vajadzēja taču to pateikt, un nevajadzēja to darīt, vai nevajadzēja to teikt, un tā, un ka mēs sevi tik ļoti kritizējam. Un kā tad ir, ja mēs iedomājamies, ka mēs tagad otru cilvēku, nezinu, kādu savu labu draugu, kritizējam tik ļoti, cik mēs kritizējam sevi, vai tas mūsu draugs vēl joprojām būtu mūsu draugs, ja mēs viņu tik ļoti kritizētu, bet mēs kaut kā tā cilvēki, mēs sevi ļoti kritizējam un savu dzīvi un tā labi mums būtu atcerēties to un kaut kādā piedomāt pie tā, ka mums nepatīk būt kritizētiem. Mums nepatīk, ka citi cilvēki mūs kritizē, un citiem cilvēkiem arī nepatīk, ja mēs viņus kritizējam. Un tad atcerēties un pielāgot arī sev, nekritizēt sevi tik ļoti, kā mēs to darām. Bet, sākt sev labu, visu ko labu stāstīt un sākt tīri apzināti piedomāt labu par sevi. Lūk, tā tad, jā, un šo tā ir šī kārtiņa. Tad interesanti, ka trešā kārtiņa ir mēnesis gaisma. Tas gan nav sarkans mēnesis, asins mēnesis, bet mēnesis gaisma. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, tava intuīcija ļauj tev saredzēt vairāk nekā tikai fizisko pasauli un fiziskajā pasaulē notiekošo. Uzticies savai intuīcijai, jo tava intuīcija, un šeit es gribu pieminēt arī to, ka eņģeļi arī ir daļa no šīs intuīcijas. Ja mēs uzticamies intuīcijai, mēs uzticamies tam sajūtām, ko mēs jūtam, un te sajūtē, ko darīt un kā darīt, un ieklausamies eņģeļu padomos un viņu tajā, kā to pateikt latviski,
man tas vizuālais tagad tāds, ka eņģeļi ņem mūs pie rociņas un ved mūs un stāst, un, piemēram, mums ir acis aizsietas ciet, bet eņģeļi mūs vada, un viņi mums pasaka, ko darīt, un cik soļus uz priekšu iet, cik pa labi, pa kreisi, un tā. Uzticēties tam, kas nav fizisks. Vai jūs ticat eņģeļiem, dievam, laumiņām, kādām citām garīgām būtnēm, vienkārši intuīcija, varam saukt to par intuīciju, lai mēs kas jums tuvāk būtu, bet, uzticamies, šo kārtiņu eņģeļi mums saka, uzticēties tam nefiziskajam, jo mums un mūsos ir viss, lai mēs sadzirdētu to nefizisko, tās ziņas, ko mēs saņemam no nefiziskās pasaules, ieskaitot eņģeļus. Un lai mēs rīkojamies attiecīgi. Un trešā kārtiņa ir šī, trešā, ceturtā. Sort of awareness, sort ir kā burvis, un awareness ir saredzēt. Latvisko vārdu man trūkst. Tā iet, ka es neesmu vairākas nedēļas ierakstījuši šos ieraksts. Palasīšu, kāda tad ir tā ziņa ar šo kārtiņu. Tad viss skaidrāks taps. Ar šo kārtiņu eņģeļi, saistīt ar iepriekšu ar intuīciju. Šo kārtiņu eņģeļi saka, ka mūsu dvēseli zin vislabāk. Visu, ko mums ir nepieciešams zināt. Un tāpēc svarīgi ir būt klusumā, ieklausīties, pavērot, novērot un rīkoties attiecīgi. Ja tu iekšēji esi tādā nemierā, tad varbūt ir vērts spērt solīti it kā malā no sevis, un paskatīties uz sevi it kā no malas, uz to savu iekšējo pasauli no malas, un tas palīdzēs saredzēt skaidrāk to, kas tad notiek un kā tas, ko tu piedzīvo, tās sajūtas un emocijas un tas, kas fiziskajā pasaulē kā rezultāts notiek, kā tas viss savā starpā ir saistīts un ko varētu mainīt sevī, lai labākas situācijas un lieliskākas situācijas un lieliskāku situāciju rezultātu piesaistītu savā dzīvē un varētu piedzīvot. Ar šo kārtiņu eņģeļi arī atgādina to, lai mēs atcerētos, ka viss ir labi tā, kā ir, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, un tas galvenais ir tas, lai mēs saredzētu to, kas notiek, lai mēs ļautu sev ieklausīties sevī un apkārt esošajā, notiekošajā enerģijā, tajā nefiziskajā, lai ieklausītos eņģeļos, lai sadzirdētu, kas tad ir mūsu dzīvē notiekošiem pamatā, vai mūsu problēmas situācijām, vai jebkam, ko mēs gribam zināt, vai ko mums ir svarīgi zināt. Un tad kā mēs varam mainīt kaut ko, lai virzītu šo situāciju tādās pozitīvās un sliedēs un dotos risinājuma virzienā, spērtu soļu uz šīs situācijas atrisināšanas virzienā. Tā vien šķiet, ka daudz šeit ir
šajās kārtiņās šīs ziņas saistītas ar to, ko es jau pašā sākumā teicu, ar šo aptumsumu laiku un nozīmīgumu, šī mēnesis aptumsuma enerģētiskā nozīmīguma. Laiku punktiem, riktīgi īsti nezinu, kā to pateikt tagad latviski, bet, tā ideja tāda, ka, kārtiņas tā apstiprina šo aptumsumu laikā notiekošo pārmaiņas, pievēršam uzmanību pārmaiņām, gan tām, kas notiek it kā pašas no sevis, gan tās, kuras mēs gribam ieviest, un beidzot pieliekam punktu visam vecajam, kas vairs nedarbojas mūsu labā un kas nav tāds tik pozitīvs vairs. Pievēršam uzmanību intuīcijai savai un pievēršam uzmanību eņģeļiem un visām citām garīgajām būtnēm, kuras to vien gaida, lai mums palīdzētu, lai mums dotu kādu padomu un dotu teiktu kādus viedas vārdus, lai mēs varētu veiksmīgi un sekmīgi virzīties uz priekšu savās it īpaši problēmas situācijās un dzīvē kā tādā. Un, šīs tad bija eņģeļa kārtiņas šodienai un šim aptumsumu laikam, un tam visam, ko šis aptumsumu laiks tā uzjundīja virspusē, un ar šo tad arī šodienas ierakstu beigsim. Es vēlu jums visiem lieliskas lieldienas un raibas olas un raibas olas sakrāsot. Es arī to darīšu šajā gadā. Esmu vietējo veikalu aptīrījusi no visām sīpolu mizām. Kāju veikalā un nāca laukā ar sīpolu mizām un pārdevējs bija ļoti laipns un ļāva man to darīt. Vispār visi veikala darbinieki bija laipni. Viņus vairāk interesē, ko es darīšu ar šīm sīpolu mizām. Lūk, un lai jums visiem jauks šī nedēļas nogale un svinēšana, lai vai ko jūs svinētu, un ja jūs nesvinat lieldienas, tad tik un tālu jums lieliski šī nedēļas nogale, un tiksimies atkal nākošajā ierakstā, un cerams un plānojams, ka tas būs ātrāk nekā šis ieraksts bija, saistībā ar to, kad pēdējais ieraksts bija. Lūk, un tā biju es šeit, Regīna, un šis bija kārtējais sarunas ar eņģiem ieraksts. Atā!